Ak, tu ietiepīgais sauns, nu kā tu vari 3 stundas klusēt un tēlot, kā nav karies. Runāju, tu sienā skaties kā bilde. Es jūtos kā radio, kam baterija izvilktā. Tu vari dusmoties par lietām tik sīkām, un tad man jājūtas vainīgai par visām. Es saku runā, tu saki visu, bet sejā rakstīts, drama būs vēlāk, ok. Tu mani besī reizēm līdz baltumam, bet prom bez tevis tas būtu trakums. Ak, tu ietiepīgais auns, kā tu man krīt, tu vari gan sadusmot 5 minūtes tīri gribas kliegt, ej prom, bet nāc atpakaļ tūlīt, jo bez tevis šī pasaule kļūst pārāk klusa un tukšā. Ak, tu mans nervu tests, mans hauss un miers, tu vari būt bērns un pēc tam mans vīrs. Ja tu reizēm besī ak šmurguli mans, bet tā vai tā es mīlu tevi, mans auns. Mans auns. Apvainoties bez iemesla vispār, un tad gaidīt, ka es nākšu tevi izglābt. Tu saki, neko nevajag, bet vajag, es zinu, jo tava klusēšana kliedz skaļāk par visu. Tu esi spītība ar siltu sirdī, kā akmens, kas paslēpj uguni vidu. Un kad tu mani apskauj bez vārdiem, es aizmirstu visu, savus pārmetumus kārtējos. Tu vari mani tracināt līdz galam, bet tu esi mans cilvēks šajā hausā. Ak, tu ietiepīgais auns, kā tu man krīt, tu vari mani sadusmot 5 minūtes tīri gribas kliegt, ej prom, bet nāc atpakaļ tūlīt, jo bez tevis šī pasaule kļūst pārāk klusa un tukšā. Ak, tu mans nervu tests, mans hauss un miers, tu vari būt bērns un pēc tam mans vīrs. Ja tu reizēm besī ak šmurguli mans, bet tā vai tā es mīlu tevi, mans auns. Varbūt mēs abi esam stūrgalji divi, 2 liesmas vienā kastē dzīvi. Tu mans spogulis spītīgs un as, un laikam tāpēc mēs turamies kopā tik cieši. Ak, tu ietiepīgais auns, mans mīļais hauss, ar tevi katra diena kā emociju brauciens. Es tevi varu lamāt pēc minūtes kaut, jo tu esi mans cilvēks, bez tevis nav skaņa.